Labdien! Šī video virtuve mani sauc Žana. Šodien pagatavošu pildītus tomātus ar rīvmaizi. Man vajadzēs tomāti, rīvmaizi, sviests, ķiploks, pētersīļs, sāls un pipari. Sīki sakupāti pētersīļus, pielikt ķiploku, sviestu, un rīvmaizi. Visu kārtīgi samīc. Tomātus nomazgā un izņem viducīšus. Paberta ar sāli un pipariem. Sagatavot masu, pildi tomātos. Tomātus liek cepamtraukā un pārlej nedaudz olīveļļu. Cep cepeškrāsnī 30–35 minūtes uz 185 grādiem. Man pagājuši 30 minūtes, tomāti gatavi. На 4 помидора у меня ушло 100 грамм сухарей, 40 грамм масла, 2 зубчика чеснока, зелень. Veiksmīga gatavošanā, lai jums labi garšo un uz tikšanos! Gatavojam, komentējam, balsojam! Хорошее сочетание, начинка очень интересная, обычно мясом или грибами фаршируем помидоры, но это очень хорошее, сочное, вкусное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте.